esi man deva visos. Un viņam zemes gala sēžot māci, ka piegāja pie viņa atsevišķi un sacīs, saki mums, kad šīs lietas notiks un kāda būs tavs atnākšanas un plastrā laika zīme. Un Jēzus atbildēja tiem un sacīja, pielūkojiet, ka neviens jūs nebēvi, jo tad daudz nāks manā vārdā un sacīs: es esmu Kristus, un tie piedils daudz, un daudz piekritīs un pazudīs. Bet jūs dzirdēsiet karus un karu daudzināšanu. Esiet nomodā, nebīstieties, jo tam jānotiek, bet tas nav vēl gals. Tuvojas gals, tuvojas svēta, jo tauta celsies pret tautu, valsts pret valstu, un būs bada laiki, un zemestrīce dažās vietās, bet tas viss būs tikai lielo bēdu iesākums. Tad Dievs nodos mokās, un jūs mokās, un jūs būsit visu tautu ienīsti mana vārda dēļ. Cik daudz saimoni ir gājis par mani, Jēzus vārda dēļ, ej. Un tad daudz apgrēcināsies, un viens otru nodos, un viens otru nīdīs. Cilvēki ienīst viens otru, mīlestība atvisus. Sirdis akmens cietas, un daudzi viltus pravieši celsies, un tie daudz pievils. Daudzi mācītāji kļuvuši par liekuļiem, tie gatavi pārdot Jēzu par 30 sudraba gabaliem. Un tāpēc, ka netaisnības vairumā mīlestība daudzos izcisīs. Vai tu neredzi naidu viss apkārtēji? Bet kas pastāv līdz galam, tas tiks izglābts. Šis valstības evaņģēlijs tiks sludināts visā pasaulē par liecību visām tautām. Un tad nāks gals, Jivareheha, Adonai Vaishmereha, Ja Adonai Panavelem Rehuneka, Isa Adonai Panavelech, Vayesem Lecha Shalom, Beshem Yeshua HaMashiach. Bet jūs dzirdēsiet karus un karu daudzināšanu. Esiet nomodā, nebīstieties, jo tam jānotiek, bet tas nav vēl gals. Tuvojas vēls, tuvojas svēt, jo tauta celsies pret tautu, valsts pret valstu, un būs bada laiki, un zemestrīce dažās vietās, bet tas viss būs tikai lielo bēdu iesākums. Tad Dievs nodos mokās, un jūs nokaus, un jūs būsit visu tautu ienīsti mana vārda dēļ. Cik daudz saimonu ir gājis par mani, Jēzus vārda dēļ. Un tad daudz apgrēcināsies, un viens otru nodos, un viens otru nīdīs. Cilvēki ienīst viens otru, mīlestība atcisus. Sirdis akmens cietas, un daudz viltus pravieši celsies, un tie daudz pievils. Daudzi mācītāji kļuvuši par liekuļiem, tie gatavi pārdot Jēzu par 30 sudraba gabaliem. Un tāpēc, ka netaisnības vairumā mīlestība daudzos izcisīs. Vai tu neredzi naidu visapkārtēji? Bet kas pastāv līdz galam, tas tiks izglābts, un šis valstības evaņģēlijs tiks sludināts visā pasaulē par liecību visām tautām. Un tad nāks gals, Jivareheha, Adonai Vaishmereha, Ja Adonai Panavelech Rehuneka, Isa Adonai Panavelech, Vayesem Lecha Shalom, Beshem Yeshua HaMashiach.